atvaļinājums. Tu nepabeidz savus iepriekšējos vlogus no Polijas, no Ultras un jau ir nākamais. Man ir ļoti slikts ziņas, jo visi video pēdējās dienas izdzēsās, diemžēl, un man nebūs ko ielikt. Mēs centāmies dabūt atpakaļ tos vlogus, dabūt failus, bet jā, diemžēl nesanāca. Un, jā. Bet mēs tagad dodamies uz Poliju, ne jau tāpēc, lai atkārtot to, kas ir noticis, bet mēs braucam uz Ikea pēc mūsu viesistabas galda. Jā. Un kāpēc tu brauc uz Poliju? Pēc drēvēm un ceļojumā. Uz Primarku brauksim arī. Ir ļoti agars rīts un es vēlos gulēt laikā. Ir pārāk agars. Jā, ir 3 pašlaik, 3:20. Tā kā jā, dodamies. Sveiciens Zārai. Viņa skatīsies. Tikai Zārai, Robertam ne. Nu, Robertam pišķīt mazāk sveiciens. Ko redzēm? Nu, pirmā pauze. Jā. Šoferu maiņa. Šoferis, kurš slēpjas. Nu, kā braucās? Ļoti forši. Tā kā tu iespēji, tad brauc. Tā ir, jā. Nu, Robert, gatavs? Jāpabarobējam visu. Jā. Nē, to gan es nedarīšu. Tā. Es nebraucu. Tikai izbrauc eļu un... Jā, visi tā. Jāiet kājas izstaigīt. Turpinam ceļu. Esam gandrīz jau pie Polijas robežas. Cik kādu 20, mazliet vairāk kilometru. Maz kilometru. Tad dodamies. Nu, iebraucām Polijā. Jā, ceļu remonti nav beigušies. Kur mēs iebraucam? Polijā? Polijā? Jā. Jā. Izbaudām ātros ceļus ar BMW. Varēs izbaudīt šoreiz? Cerams. Izdomājam apstāties Maķītī paēst otrās brokastis. Līvai pirmās brokastis. Brokastis. Jej! Paņēmām žetonu un vistas. Brokastu, burgeri, friškas. Priecīga Līva. Jā. Paēdām brokastis. Un tagad braucam. Tālāk. Un tad ar Līvu, kas teica, kas negulēs mašīnu. Es neguru, mašīna nebrauc. Es atpūtinu acis. Mēs esam klāt. Iesim iekšā tūlīt.
Mēs esam atbraukuši uz Primark, mēs bijām Ikea iebraukuši un tad IKEA maksā iegājām, bet tagad esam uz citu veikalu atbraukuši un ejam uz Primarku. Esam sapirkušies, pilni maisi. Jā. Brokastis arī sapirkām. Būs teistes dažādām lietiņām, ko mēs sapirkām. Bet jā, tagad mēs dodamies uz apartamentiem. Got to be back. Es jau domāju, tev būs labs dienas, Jā, ne? man būs vairāk tādu vietas. Mēs bijām mazajā pastaigā aizgājuši līdz Starbucksam. Šodien tas video tāds bija saraustīts, jo mēs ļoti daudz laiku šodien pa veikaliem pavadījām. Jā, mēs esam atpakaļ apartamentos, kuros mēs jau esam bijuši pirms apmēram mēnešu. Es atvainojos par skaņām, Līva ir dušā. Būs viena pilna diena un tad parīt mēs braucam atpakaļ uz Latviju. Būtībā jā, galvenais mērķis šim visam braucienam bija atbraukt uz Primarku, sapirkt drēbes. Un pats galvenais mērķis ir nopirkt IKEA galdu priekš mūsu dzīvokli, kuru diemžēl nevar nopirkt Latvijā, tāpēc bija jātaisa šāds ceļojums. Bet jā, esam pusi no mērķiem izpildījuši. Rīt brauksim pēc galda, jo es pašā video sākumā to pateicu 3 vārdos. Bet jā, es gribēju vispār par to mazliet dziļāk parunāt, kas notika, kad es editoju Ultrais video. Lūdzu, nekad tā nedariet, neizdariet šo kļūdu, kad jūs saliekat visus failus vienā vietā, vienmēr turat vismaz 2 vietās, tā kā uz datoru, atmiņas kartē vai, jebkur, lai 2 vietās tie faili. Jo bija tā, kad es biju visu salikusi datorā, sāku editot tā kā Ultrais dienas vlogu, un tad man bija mapīte ar visiem failiem, kas ir tā kā pēdējās dienas Polijā. Un kaut kas notika, es editoju video, un es gribēju paiet atpakaļ soli, jo es tur ne tādu kaut ko izdarīju Premiere Pro programmā, un viņš paņēma un man izdzēs failus no datora, visus video, tā kā no tās vienas mapītes, visus video failus. Un jā, es mazliet kritu panikā, sāku raudāt, jo, jā, tas bija... Failu nav, jā. Mēs failus pašus kaut cik atguvām, ar visādām interesantām programmām, bet viņi nav pilnīgi, 100%. Viņi ir pārrakstīti un bojāti. Jā, viņi ir pārrakstīti un bojāti, un viņi nav, ļoti liela daļa nav pilna garuma. Viņš tā kā tas video iet un vienkārši vienā brīdī beidzās. Un, jā, un tā ir lielākā daļa no video, un daži ir ļoti gļukaini, un jā, es centos editot to video, un es nezinu, vai man kaut kas sanāks, jo tie faili ir tik ļoti bojāti. Man pašai ļoti žēl, tāpēc, ka tās ir tā kā mūsu atmiņas, kas mums abiem svarīgas. Un būtībā visu šī kanāla ideja tāda, ka mēs vienkārši saliekam kopā, lai ir kaut kas, uz ko mums ir atskatīties nākotnē. Un jā, tas ir ļoti, ļoti bēdīgi, ka tā sanāca, un tā ir lieta, ko noteikti vairs nekad nepieļaušu, ka visi faili tiek saglabāti, turēti vienā vietā. Vienmēr viņiem jābūt 2. Jo es nezinu, kāpēc es izdzēsu visu no kameras ārā. Bet jā, tā tas notika, un tāpēc nebūs 3.
iespējams nebūs, es vēl neesmu pārliecināta, bet man liekas, ka tur nekas nesanāks. Jo es tiešām bēdīgi, jo tur bija kadri, kur mēs bijām Japāņu dārzā. Mēs ēdām mūsu mīļākās nūdeles lodžā. Un jā, bijām visādās interesantās vietās, un jā, tas tiešām žēl, ka tā sanāca. Bet jā, tas tāds updates par to, kas notika, un kāpēc nebūs nobeiguma daļa iepriekšējiem vlogiem no Ultrais. Jā, gatava testam? Jā, es jūtos daudz labāk. Nav. Ilgi gaidītais tests. Ar ko jūs gribat sākt ar dzērieniem? Garāžas jelly drink. Šis Nē, tas man liekas uz beigām. Nē, ar to ir jāsāk, lai viss pēc tam ir labāk. Viņš skērī ir tāds bailīgs. Sāksim ar šo. Bibi. Līčī juice Yummy. drink. Yummy. Smažo. Smažo. Garšo pēc līčiem. Viņš būtu vēsāks, viņš būtu vēl garšīgāks. Nav nevains. Nav tavs? Tev nepatīk? Beig ciet gabals. Nē, šis nē. Pēc ziepēm. Nākamais būs princesa karameļu batoniņš. Smažo riktīgi labi. Šis labs. Šitos Riktīgi riktīgi labs. Jā. Es jāsat mājās. Tā kā īstais. Kā vajag būt? Jā. Šis beig labais. Otrs dzēriens, kas ir Uzdaramais. Koko moko, fruit juice drink, lemon coconut. Nu, šis jau smažo tās labāk. Es uzdzēršu ūdeni. Jūs varat dzert? Šis labāks. Šis ir daudz labāks. Šis ir daudz labāks, jā. Ļoti sveicinošs. Tā kā limonāda. Jā. Atkal vēsts jādzer. Tie gabaliņi arī tādi labāki šoreiz. Jā, šis ir riktīgi. Ļoti vispār interesanta kombinācija kokosrieksts ar Es jau citronu. man negaršo kokosrieksts, bet es vispār nesajūtu. Es tikai to citronu. Šis bija labs. Un nākamais ir poki ar persiku garšu. Nu, šitie vienmēr ir garšīgi. Jā, Baigi nevinošā greizi. ļoti patīkams vaiga garša. Mazliet pa saldumu. Jā? Tev un pa saldu. Man šities bija pasaultas batoniņš. Man šities. Šiks. Tāda mums ir šitādi. Man liekas, šitādus var arī Latvijā nopirkt. Es ceru, ka ir tādi kokosriekstu cepumiņi. Liekas, tas zinu. Viņi ļoti līdzīgi izstāsta, bet lielāki kā tie, ko Latvijā. Es īstenībā neesmu kādu laiku redzējis viņus. Smaržo tā kā tie. Labi. Jā, tik rak. Tā kā Bounties. Jā. Labs. Varēs pēc tam ilgi lasīt pa mutu tos mazās skaidiņu. Jā, skalo. Tikai ne ar to. Ar kuru? Šito. Es ceru, ka tie gabaliņi nebūs zaļi. Izstāzini. Pēdējais ir šīs. Grāžu jelly drink. Kāds tas ir? Es nezinu. Kā tu zinās to lietu? Tūlīt uzzinās. Nē, man nepatika tas seja. Oi, Izstāst pēc kolas. Un kur ir tie gabaliņi? Tur, protams, paneikritīs gan jau. Nu jā. Iekrita? Kaut kas tur, kaut kas iegāzās. Zāla.
Cerēkā. Man bail. Viņš tā kā zāle. Nē. Viņš tā kā klapas zāles garšo. Jā. Tev labāk, es daru šito te. Šito? Jā. Nē, šitas ir kaut kāds briesmonis. Tur vēl iekšā. Es nezinu, kur tur ir Jā, es tur žēlēja. nevaru ko izlasīt arī. Lūdzu dzeriet, jaunieši. Šis bija. Kaut kā tā garša tāda. Dīvaini. Kurš ar prieku tādu dzer? Tas. Tas, jā. Jā. Vajadzēja ar šo sākt, jā? Vajadzēja vienkārši viņu nepirkt. Nu, kas bija jūsu mīļākais no šī visa? Kurš dzēriens un kurš... Lemon dzēriens. Jā. Un batoniņš. Man arī lemon dzēriens un tas kaut kas riekstu bulciņu cepums, nezinu, kas ir. Man tas lemon dzēriens un tie polkī. Jā, arī vēl kaut kas jānopērk. Jā. Nekādus tās drinkas var. To lūdzu, nē. Viņš garšo tā kā klapas zāles. Tev vēl palika. Vecas klapas Paldies. zāles. Kā, izdzer, mēs izdzerām visi. Nē, paldies. Tāpēc tu dzer vienā rāvienā. Tā, nu, fiksais Primark haul, jā. Sākam. Tā kā video iemets fonā. Jā, okei. Man Vajag uzlikt maisa aizmugurē, lai redz Primarks. Reklāma, not sponsored. sponsor, nē, nevar tā. Labi, tā. Krekls 1, krekls 2. Nevar saprast, ka violets. Es tās brūns. Viņš izskatās brūns. Un tad ir šī tāds bēšīgs. Visi Robertam. Tad es jau paņēmu šitādu. Viņš ir strīpains kamerā, gan jau slikti Tāpēc izstāst. es tādu neredzēju nekur. Pataust kāds viņam forši šaurā. Nē, es atceros, ka viņi taustīja, jā. Tagad atceros. Tad ir šitā kleitas. Par šito kleitu domāju ņemt, neņemt. Un beigās paņēmu. Tāds maiga, rozīga krāsa. Tad es paņēmu šitādus legingus. Man viņi patika, viņiem gali ir tā kā platāki. Gribēju kaut ko savādāku. Jā, es gribēju ņemt L izmanu. Tu teici, ņemēm. Ja nederēs, tad tu būsi vainīgs. Pats varēs vilkt. Tad ir 2 zeķu pāri. Nē, bet kā pakas bikses. Šitie izskaitās straight leg high rise. Nē, jā, high rise. Bet man liekas, tas ir domāts high waist. Šī vietā, kur ir augšstilps, viņš ir tā kā pieguļošāks un zem ceļa viņš paliek tāds platāks. Man ļoti patika, kā izskatās. Paņēmu sev 2 tādas. Tad ir Robertam bikses, arī būtībā vienādas, bet atšķirās krāsa. Viens pelāks, viens bēšas. Jā, tās ir tās pašas bikses, ko es jau rādīju. Viņam mazliet krāsa atšķirās. Okay. Un tad ir kaudze ar dvieļiem, ko es pat nevilkšu ārā. Ir mazāks izmērs un lielāks. Vienkārši balta dvieļi priekš dzīvokļi. Tad ir 2 šitādi ķirbīši, kā spilvenveidīgi. Es domāju, Lons viņam ļoti patiks. Aha, jā. Tad ir ugveidīgie zābaki. Viņam diezgan forša bieza zola. Tad es paņēmu vēl viens atpūs. Tādi pavisam vienkārši. Jo pārsvarā viņiem visiem ir tā kā ķēdes vai kaut kāda zelta vai sudraba tā kā lietas, nezinu, dekoratīvās virsū. Un šitie man vairāk patīk, jo nekas nav virsū. Tad ir šī tāda jaka. Plīša audums, laikam skaitās tāds foršs mīksts. Šitais ir Robertam. Tad ir vēl viena bēša jaka. Šī tāds parasts pogājums. Jaciņš Robertam. Tas kāds tā kalns jau. Man ir šī tāds džemperis. Tāds pavisam vienkārši. Un pēdējais. Nebija domāts kā sets, viņam mazliet krāsas atšķirs. Tad ir tādi šortiņi pa mājām. Tad ļoti līdzīgā krāsā arī krakls.
Tad ir tās mīkstās zeķītes, zvieļus, kas ir galvzvielas, jā. Atplīsis viens vaļā, jā. Tad sejai dvielīši. Tad es paņēmu vienkārši gaisa atsvaidzinātājus, tā kā tos, kur ir šķidrums un tu ieliec tos kociņus. Un tad ir viens šitās. Šitais bija visdārgākais. Tie visi bija pa eiro 30 kaut kas tā. Šis bija 6 eiro. Dark cherry saucās. Viņam ļoti, ļoti forši tāda patīkama rudenīga smarža. Aha, vēl ir Ikea mais. Sapirku sev rudens kolekciju, kas joprojām, man liekas, nav Rīgā. Tad ir salvetes, Halloween sveces. Man viņas atgādina kaut ko, bet es nevaru saprast, ko. Mazliet pēc tā kā vaniļas, karameles, kaut kā tāda smaržo. Tad ir šitādi sveči, tur ir 2. Tur bija arī melnā krāsā, viņi bet es paņēmu baltos, patīkamāk liekas. Tad ir no rudens kolekcijas dvielīši. Kas šitie skaitās? Ne cimdi, bet ar ko var karstās lietas paņemt, nezinu, kā viņi saucās. Tad šie ir cimdi. Tad mēs paņēmām šitos sūdiņus, ko var uzlikt virsū, paliek svaigi produkti, tā kā, nezinu, uz dārziņiem, augļiem vai uz kādas bļodiņas, lai gaiss tā kā netiek klāt. Un tad es paņēmu svečturus, 2 kompletus. Viņi ir tādā sudraba krāsā ļoti smuki izstāsta. Es ielikšu bildes, negribu vērt vaļā. Un jā, tas ir viss. Pārīgi grib parādīt. Nē. Jā, tas pagaidām viss laikam. Rītā būs vēl viens hauliņš gaļā. Un parīt vēl viens. Hauliņš maksā jūrās. Jā, tagad šis kalns ir jānovāc. Šitas Lunsim būs mīļākais. Jā, es varu darēt. Viņa centīsies viņu ievilkt savā gultā, jā. Labrīt! Otrā diena. Dodamies atkal uz Ikea, bet šoreiz mēs pērkam galdu. Kā gulējāt? Ļoti labi. Esam izgulējušies, jūtamies daudz labāk, varam turpināt iepirkšanos. Jau ir 25 grādi. 23. 23. 10 no rīta, nē, 9. Labi, braucam. Mūsu galds. Nu, galdu iepakojām. Nav tik traki, likās, ka būs vairāk. Aizņems vairāk vietu, bet ir ļoti labi. Būs viss vieta visiem mūsu drēbju maisiem. Šķiet jau, ka vertikāli būs jāliek. Jā. Kur ir Ikea. Un te ir noliktava, jā, tur var saņemt savus pasūtījumus. Ļoti interesanti, ka tas ir tā kā atsevišķās ēkās. Atkal popojā. No veikala izstaigājām.
Vai ne? Jā. Un tagad braucam uz nākamo. Braucam uz Westfield Arcadia. Un tad jau brauksim atpakaļ uz dzīvokli, un tad mēs centīsimies... nevis centīsimies, mēs aiziesim uz centru pastaigāties vēl. Veikali iztaigāti. Tagad dosimies atpakaļ uz dzīvokli. Mazliet atpūtīsimies un tad jau dosimies pastaigā pa centru. Aiziesim uz Uniqlo veikalu. Dodamies. Tā, esam atpakaļ. Es gribēju uztaisīt fikso halu, ko mēs sapirkām. Tāpēc, kad pagājušais to atstāju uz beigām, un tad beigās visi katru tika izdēsnējoši. Sāksim ar ēdienu. Ir buldak nūdās ar sieru, carbonāra, tēņa, poki, divi dažādi vēl. Šitādas fantas. Pēc paņēmu šitādu matienu. Zemeņu kola, tādas mojito. Es gribēju nopirkt šitos vairāk, bet bija tikai 3. Kaut kur tur lejā ir. Jā, šīs manas vismīļākās limonādas. Pies no Starbucks. Šitais ir Blonde Roast. Smooth and Sweet Notes. Like Place. Medium Roast. Un tad ir vinčiki. Tāds te. Vēl šitās te. Šitās ir riktīgi garšīgs. Upiņas. Vēl tie Twixi. Ir šitādi interesantie snikeri. Butterscotch. Zemeņu. 2 lūpenītes. Šitāda ar zemeņu. Un vaniļas. Tad ir Victoria's Secret. Tur bija atlaidi, ja tu pērci rozā lietas vispārīgi. Ja tu pērci rozā, tad tu vari nopirkt tā kā 2 pa 1 cenu. Es paņēmu šitādus. Viņš man ļoti atgādināja vienas smaržas no Huda Beauty laikam. Jā, bija viens ieliks bildi. Vēl šitāds Autumn Shore. Bija vēl dažas, ko es gribēju, bet pietiks ar 4. Un tad mēs bijām atkal Primarkā, protams. Kā tad bez Primarkā, jā. Bet neko daudz šoreiz. Tikai pāris lietas. Tad viens ir šitas balts krekliņš. Tad es paņēmu tādu džemperīti. Tas ļoti rudenīgs foršs. Tad es paņēmu tādus zābaciņus. Jā, tas viss ir no Primarkā. Nekas daudz. Tikai pāris lietiņas. Es neatceros, tas bija kaut kāds mazais veikaliņš. Viņam ir tāds 2 dekoratīvos ķirbīšus. Tad ir vēl šitās ķirbīts. Šitāds zelta ķirbīts. Redzēt, ka es gatavojos rudenim, lai ir ar ko izdekorēt dzīvokli. Tad ir šitāda superīga krūzīte. Ar vāciņu. Un tad ir šitāda superīga svecīte. Šitais bija no Pepko, jā. Smaržo tik labi. Un arī, kad to svecīti izdedzinās, būs ļoti forši mīlīgs trauciņš. Tas tā kā sēnīte. Tagad atpūtīsimies un tad vēlāk aiziesim pastaigā pa centru.
Esam centru izstaigājuši. Un tagad dodamies atpakaļ uz dzīvokli. Un tad laikam aiziesim pasūtīšu suši vakariņās. Tieši tā. Līvā, čau! No tā, esam dzīvoklī, suši pasūtījām, bet uz viņiem 2 stundas jāgaida. Mazliet mazāk. Tiks parādīšu pēdējais hauls ar lietām, ko nopirkām. Sāksim ar mazāko. Nopirkām Rituals mašīnas atsveidinātājus. Šitie ir riktīgi forši. Viens ir ar sakuras smaržu un otrs ir ar Lotus Flower un White Tea. Tādu normālu lielu maisu viedru ir Uniqlo. Tas bija veikals, kurus ļoti gribēju. Es nopirkšu tādu somu. Un viņa bija uz atlaidēm tikai pa 16 eiro, tu teici. Viņa ir tik forša. Jā. Un tur bija tik interesanti kase. Tur nav īsti tā kā dators. Tur ielietas visu tā kā tādā grozā un viņš vienkārši pats nolasa cenas. Tas bija ļoti interesanti. Jā. Paņēmuši tādu somu. Un tad pēdējais no Mango. Es nopirkstu zābaciņus vēl rudenim. Šie tādus. Tik forši. Man liekas ļoti foršies kopā ar to somiņu. Tādi vienkārši. Un mazliet, nezinu, tas izgriezums tad atgādina tā kā kauboja zābaciņus. Ļoti smuki. Un tas arī pa lielam viss. Vai kāds vēlas vēl kaut ko pateikt? Ļoti garšīgs Starbucks bija. To Robert. Gaidām suši. Gaidām suši. Jā, izstaigājām, bijām centrā. 6 kilometru nostaigājām. Jā, pa šodien ir 20 000 soļu savākti. Jā, bija ļoti forši pastaigāties, izstaigāties veikalus, aiziet uz centru. Jā, rīt jau braucam prom. Negribās. Suši dabūtī. Braudamies mājās. Ēst. Nu, mēģinam. Jā, Nu, paldies, paldies. Tik labs. Man patīk, cik liela ir tie zivju gabali tur iekšā. Tik labi. Paņemam viens, kuros nav rīsi iekšā. Man liekas, šitā apkārt ir rola. Reāli vislabākais suši. Kādu rāsti. Līva, tu esi pirmo... Nē. Pirmoreiz Polijā? Jā, nē, bet tas bija ļoti sen, es neko neatceros. Tad tu vari pastāstīt Jā, par saviem iespaidiem. Par saviem iespaidiem, kā tev patīk Polija. Nu, kādi iespaidi tev Polija pa Varšavu? Ļoti lielas pilsēta, ļoti smuki ceļi, mašīnas bez rosas. Vissvarīgākais. Jā. Velobraucēji māk izmantot veloceliņus. Jā. Daudz veikalu visādi, kas mums nav ļoti forši. Nezinu. Starbucks, protams. Tas mums tagad obligāts vienmēr. Es nezinu, ļoti tā. Mēs arī daudz izstaigājām. Kājiņas nogurušas. Jā, šodien 20 000 soļi. Vakar man bija 12. Un tev? 3. reize jau šeit. Vismaz. Un? Nākošais uz kalniem jābrauc. Uz akvaparku.
Jā, uz akvaparku mums jāizbrauc. Tas... Es esmu bijis tikai šajā liela akvaparkā. Man nav. Viņš ir ļoti liels, viņam ir tā kā 3 dažādas daļas. Un tur ir, tur ir visādas... Visu dienu var... Jā, tur ir uz visu dienu var nopirkt biļeti. Un tur ir vienkārši viss, tur ir relaksējošā zona, tur ir tā kā visādas trubas, tur ir saunas, masāžas, viss kaut kas. Jo pie mums ir 3 stundām jau ir jau daudz. Nu, tā kā tur vairs nav ko darīt. Nu, tur, man liekas, tev 3 stundām nepietiks, lai visu pat izstaigāt. Tur visu dienu jābrauc. Jā. Jā. Tas būs cerams nākamais. Ka šī diena te ir. Jā. Uz hotpotu gribētu aiziet vēl atkārtot, bet tur vajag ar vairākiem cilvēkiem iet. Vienīgais man bija grūti izrēķināt valodu. Jā. Tas bija kalkulators. Super, jā. Ja tur visu laiku jādomā līdzi vai jāraksta Googlē. Jā, tā bija, man liekas, man izmanto tā kā mājaslapa, kur es biju vienkārši pārēķināju visu laiku. Vai vajag Robertu, kurš visu izrēķina? Jā. Ja nav internets, tad ir Roberts. Pirmajā dienā man bija grūti pārēt uz angļu valodu. Es latviski runāju. Jā, Maķītī mums tur sāka runāt poļu valodā ar mums. Mēs sveiki, paldies. Tā ir, kā viņš mums saprot. Tad mēs šodien dzirdējām vienu latviešu vārdu un tā... Tā uzreiz ir... Iegļukojas man, jā. Skats paļovā. Mums te daudz visādas mušas uzgrieztiem. Var parādīt to ventilāciju. Tā, mums ir draugi daudz. Full house. Īrnieki, kuriem mēs nepateicām. Cik jūs būsiet? Jā, 3. Tūkstoši. Man līdz nepielikās. Veikali lieli. Un tur ir daudz lietas, kas mums nav. Tur visāds gardums sapirktēs. Reāli dažkārt tu brauc un tāda sajūta, ka tu tiešām esi Amerikā. Tāda tīvaini, nezinu. Bet es dusmājos par to, ka nebija kaķu gardumu. Jā, varbūt tas ir tikai tādā veikalā. Varbūt vajadzēja speciāli zoo veikalā. Jā. Bet es dusmājos par to. Ka čikenam būs tas pats, ko jau var mājās dabūt. Man patīk, ka te ēdienas ziņā ļoti daudz tā kā, nu, citām valstīm pieejama ēdiena. Jā. Tāda mordāvers. Garšīgais vakardienas dzēriens. Mēs nopirkām man vēl kaut kādu šoreiz. Nē. To otru, ne? Nē, mēs nepaņēmām. Tas bija vēl nesaprotamāks kaut kāds. Jā. Labāk neriskē. Nu, ko tu ieteiktu apmeklēt, esot šeit Varšavā? Primarku. To jūs iesat. Victoria's Secret, o? Jā. Tur bija paši. Jā, tik tā, ka viņi pastīties jā ar godu. Jā, arī tā, ka ir jāceļās. Labrīt. Esam sapakojusies. Līva dzīvo Mantu kalnā. Jā, man te forši tā. Nu, esam pamodušies, atpesījušies. Ir 6:40 un braucam atpakaļ uz Latviju.